Gandrīz mēnesi visā Latvijā norisinājās Nacionālo bruņoto spēku organizētās valsts aizsardzības mācības Namejs 2023. Tā ietvaros arī Ādažu poligonā un Latgales un Vidzemes novados norisinājās militārās mācības Sudraba bulta 2023. Un tā kā mēs šo sezonu esam pievēršušies valsts aizsardzības dienestam, un šī dienesta karavīri arī piedalās Nameja un Sudraba bultas mācībās, tad likumsakarīgi, ka šodien mēs esam šeit, Ādažu militārajā bāzē, kur Nacionālajie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem piedalīsies paraugu demonstrējumos. Labdien, ministra kungs! Šo raidījumu šobrīd skatās ļoti daudz jaunieši. Sakiet lūdzu, kāpēc tādas mācības kā Namejs un Sudraba bulta ir vajadzīgas Latvijā? Mācības Sudraba bultu un Namejs ir vajadzīgi, lai parādītu, ka mēs kā valsts, kā sabiedrība, arī kā bruņotie spēki esam gatavi aizstāvēt jebkuru centimetru Latvijas teritorijas. Mēs parādām arī to, ka mēs esam gatavi stiprināt mūsu robežu. Mēs parādām to, ka mēs varam sadarboties ļoti efektīvi ar saviem sabiedrotajiem, kas ir noteikti arī ļoti svarīgs papildus spēka elements šeit, jo mums jāatcerās, ka mēs esam daļa no NATO un šī NATO sadarbība ir ļoti svarīga. Un mums ir noteikti jāinformē un jāiesaist arī sabiedrība, jo krīzes situācijā visa sabiedrība aizstāvēs valsti un līdz ar to arī šādas mācības trenē, praktizē, informē sabiedrību, ka tas ir mums kopējais uzdevums arī aizstāvēt valsti un sargāt valsts kopā. Šogad bija pirmais gads, kad valsts aizsardzības dienests arī piedalījās. Kā viņiem gāja sadarbībā kopā ar NBS un NATO? Puiši ļoti intensīvā apmācībā pabeidza pamatamācības kursu, un uzreiz pēc nedēļas viņi bija iesaistīti jau kopējās mācībās. Plecu pie pleca ar mūsu profesionālajiem karavīriem, tā skaitā arī ārzemju karavīriem, viņi pildīja uzdevumus. Satiku viņus vakardien atgriežoties no mācībām, bija iespējami bagāti, priecīgi, gandarīti, kaut gan arī teica, nebija viegli. Komandierkungs, šo raidījumu skatās ļoti daudz jauniešu un drīz varēs arī pieteikties trešajam iesaukumam. Ko jūs viņiem ieteiktu tiem jauniešiem, kas vēlas pieteikties, un ko jūs par viņiem teiktu? Es ieteiktos uzdrošināties, uzņemties atbildību par savu valsti, bet līdzās tam visam mēs jums dosim iespējas pilnveidoties militārā jomā, pilnveidoties fiziskā sagatavotības un pilnveidoties kā personībai. Mēs esam šeit priekš jums, lai mēs kopā aizsargātu Latviju. Sveiki, kā jūs sauc? Mani sauc Maks Hilmans. Mani sauc Aleks Hilmans. Es skatos jums vienādu uzvārdu, vai jūs esat brāļi? Tieši tā, jā, mēs brāļi. Viņu brāļi. Jūs, ko piedalījāties mācībās, pastāstiet, kā jums gāja? Jā, mēs nesen abi divi piedalījāmies mācībās Namejs. Man personīgi daudz ko izbraukt un darīt nebija, tā kā esmu trešais vads, tas nevis tā lielākā prioritāte, un arī mums ekipējums nebija tas, kas brālim bija. Tā kā viņš pirmais vads, viņš brauc patrijās, viņiem bija biežāk tie izbraukumi. Man 2 nedēļu laikā bija 4 tikai izbraukumi, bet tā padās pieredze gūta un zināšu, kā darboties nākotnē. Mums ļoti labi gāja, mēs veicām patruļies pa vairākām Latgales pilsētām un kopumā teikt, ka mēs pozitīvi izpildījām uzdevumu. Vai jūs bijat satraukušies? Teiksim tā, ka no pirmiem izbraukumiem es biju satraucies, tāpēc, ka no savas nodaļas es biju pointments, tas ir tas vadošais cilvēks, kurš ir pa priekšu ar karti un arī saskarās ar cilvēkiem pats pirmais. Un tieši, kad es izkāpu ārā pirmajā pilsētā, bija tāds neliels uztraukums, tāpēc, ka es nekad to nebiju darījis, es nezināju, ka cilvēki to uztvers. Bet pēc pirmās pilsētas tālāk jau aizgāja viss mierīgi, normāli, uztraukuma nebija, sveicinājos ar cilvēkiem, novēlēju veiksmi darbā un tā. Pildot uzdevumus, vai jums bija labs atbalsts no NBS un no NATO? No NBS bija ļoti labs atbalsts, bet no NATO mēs baigi nesadarbojāmies ar viņiem. Viņi arī piedalījušās mācībās, bet kopā mēs nesadarbojāmies. Vai jūs esat gatavi jau nākamajām mācībām? Jā, esmu gatavs nākošajām mācībām, kad viņas notiks, jo pieredze, ko gūstu, ir ļoti laba.
Un personīgi man ļoti patīk tās mācības. Jā, ko es esmu dzirdējis, vismaz man personīgi nākamās apmācības notiek kaut kur oktobra beigās un saucās Winter Shields. Es ļoti gaidu to mirkli, kad tās mācības sāksies, lai spētu pilnveidot šās prasmes, kuras būšu guvis šajos kursos visos. Šobrīd ir iespēja pieteikties 3. iesaukumam, kurš arī tiks realizēts Ādažos. Ko jūs ieteiktiem puišiem, kuri vēlas pieteikties? Es noteikti ieteiktu visiem pieteikties uz to. Tas ir ļoti labas dzīves apmācības un labi var noskaņoties gan garīgi, gan fiziski. Un arī ieteikums, ja jūs vēlaties to tam pievienoties, protams, ieteiktu arī pirmīt sākt jau fiziski sagatavoties un varbūt arī mācīties kaut ko var iegūt kaut kur internetā un tā izglītot sevi. Pirms jūs braucat uz šejieni, tas vienkārši atvieglos dzīvi, kad jūs būsiet šeit. Kā brālis jau minēja, ļoti ieteiktu visiem. Tas ļoti attīstīja kā cilvēku un būs grūti brīžos, bet tomēr ir vērts visu tā. Šo raidījumu sauc Mēs sabrauc kolosāli, un ziniet, jūs esat 2 brāļi, un jūs abi diezgan esat kolosāli. Paldies, paldies. Es 10 nedēļas sekoju līdzi un noskaidroju daudzus jautājumus par valsts aizsardzības dienestu. Satiku pulkvežus, satiku komandierus un galu galā satiku arī ļoti daudz karavīrus. Noskaidroju, ko karavīri ēd, kā viņi dzīvo, kā viņi sporto, kā norisinās dienesta posmi un galu galā, kas arī norisinās pēc dienesta. Tāpēc tas, ko es tagad teikšu, nav no tukša gaisa. Mums, jaunajiem džekiem, ir jāpiesakas dienestā, jo ir radīti visi apstākļi, lai dienests noritētu nevainojamā kvalitātē. Un galu galā ieguvēji būsim tikai mēs un Latvijas valsts. Tāpēc, ja esi Latvijas pilsonis no 18 līdz 27 gadu vecuma, tad dodies uz saiti www.kļūstikaravīrs.lv un piesakies. Dienestu uzsāks nākamā gada jūlijā, un tev būs iespēja dienēt 11 mēnešus mehanizētajā kainieku brigādē Ādažos. Pieņem lēmumu un kļūsti karavīrs.